Pastāstīšu, kā pagatavot īpaši gardo sparģeļu zupu ar garneļu salātiņiem. Mums vajadzēs sviestu, olīveļu, šalotu sīpolus, fenheli, saldētus vai svaigus sparģeļus, dārzeņu buljonu, saldu krējumu un garšvielas, sāli, piparus, laurlapas, pavisam nedaudz. Lai pagatavotu salātiņus, garneļu salātiņus, mums vajadzēs garneles savā sulā, viņas vajag nedaudz atspiest, nedaudz maurlokus un Hellmans majonēzi. To visu vajadzēs sajaukt kopā un samaisīt. Zupas pagatavošana. Lai pagatavotu zupu, mēs ņemam karstu katlu, ievietojam viņā olīveļu un sviestu, pievienojam šalotu sīpolus sagrieztus, fenheli, viegli izsautējam, lai viņiem būtu tāda mīksta konsistence, bet viņus nevajag nekādā gadījumā brūnus. Pievienojam baltvīnu nedaudz, pievienojam sparģeļus sagrieztus, dārzeņu buljonu, garšvielas, kuras vajag vēlāk izņemt ārā, ja viņam tikai nedaudz jāiedod garša. Tātad, ja mēs liekam pipars vai laurlapas, tos izņem ārā. Uzvāram, kamēr dārzeņi mīksti, pievienojam saldo krējumu un sablenderējam un izkāšam caur sietu. Ja? Piedodam garšu, sāli, piparus, lai viņas ir labas un garšīgas. Lai pagatavotu garneļu salātiņus, mums vajag šīs garneles tātad viegli atspiest, sakapāt pavisam rupji, pievienot smalki grieztus maurlokus un Hellmans majonēzi. Sāli, pipars pēc vajadzības. Var nedaudz citronu sulas, lai būtu garšīgāk. Kad zupa ir pagatavota un mēs viņu pasniedzam, mēs ņemam zupas šķīvi, ieliekam iekšā metālisku gredzenu, diametrā apmēram 3–4 cm, kurā mēs ieliekam iekšā šos garneļu salātiņus, lejam apkārt zupu un dekorēt varam ar kādiem smukiem zaļumiem un foreles vai lašīkriem.